Mazumtirdzniecības uzņēmums Rimi Latvija ir viens no lielākajiem pārtikas ziedotājiem Latvijā. Pagājušajā gadā uzņēmums ir ziedojis 747 tonnas pārtikas, un šogad šis apjoms būs vēl lielāks. Šogad tiks palielināta ziedotās pārtikas apjoms par 40%. Jautājums Rimi Latvija komunikāciju vadītāja Ingai Bitei. Kādu pārtiku jūs ziedojat un kam jūs ziedojat? Mēs ziedojam visdažādāko veidu pārtiku. Vienkāršot varētu teikt, visu, ko jūs redzat Rimi veikalos, mēs arī ziedojam. Protams, mēs rūpīgi sekojam ministru kabineta noteikumiem, kādu pārtiku mēs drīkstam ziedot. Tas tiek stingri regulēts, kā pārtiku vispār drīkst utilizēt un tā tālāk. Šis ir tāds uzskatāms piemērs, kas ir tās galvenās pārtikas kategorijas, ko mēs ziedojam. Visbiežāk 30% tie ir dažāda veida augļu un dārzeņi, tad 23% ir dažāda veida maizes izstrādājumi, smalkmaizītes, maize, tad ir tā saucamā iepakotā pārtika, ar ko mēs saprotam gan dažāda veida konservus, tie var būt arī saldumi, dažādi našķi, arī dzērieni, sulas. Un tad jau tālāk ir arī svaigā pārtika, kurā ietilpst arī gaļa, zivis, siers, piena produkti, viss, ko mēs arī redzam veikalā. Un katrai no šīm kategorijām, protams, ir ļoti rūpīgi noteikumi, ko mēs drīkstam ziedot, ko nosaka ministru kabinets. Taču tam papildus, protams, tas ir ļoti, ļoti skrupulos darbs arī ar mūsu veikalu cilvēkiem, lai viņi tiešām zinātu, kas ir ziedojams, kāda pārtika ir atbilstoša, lai to varētu arī citi cilvēki lietot pārtikā un kas tad būtu pēc ministru kabineta noteikumiem utilizējums. Un mūsu gadījumā tas ir ļoti liels darbs, tieši praktisks, pat piemēram ar attēliem. Pārtika un vissarežģītākā kategorija visticamāk ir augļi un dārzeņi. Kurš augus un dārzenis vēl pēc kvalitātes noteikumiem spētu izturēt šo ceļu, lai gala patērētājs viņu saņemtu. Pārtiku, ko mēs ikdienā ziedojam no vairāk nekā 120 Rimi veikaliem visā Latvijā, tas nozīmē, ka mums ir aptverta visa Latvija, ir atlikuši atsevišķi daži veikali Rīgā. Kategorijas ir visdažādākās. Pirms vairākiem gadiem, kad mēs šim jautājumam aktīvāk pievērsāmies ar mūsu galveno partneri Pārtikas banku Samariešu apvienību, lielākais šķērslis patiesībā bija noteikumi, ko mēs drīkstam ziedot, un tad bija pat tādas absurdas situācijas, ka pēc noteikumiem mēs it kā drīkstam ziedot, piemēram, malto gaļu, taču mēs nedrīkstam ziedot malto gaļu, kurā ir pievienots sals. Tāpēc tādas absurdas situācijas mēs mēģinājām stāstīt, skaidrot gan pārtikas veterināram dienestam, gan zemkopības ministrijai, kā notiek, piemēram, mūsu Lietuvas kolēģu pieredzē, kā notiek mūsu Igaunijas kolēģu pieredzē. Skatījāmies Eiropā, stāstījām par šīm kategorijām, un liels pavērsiens bija tas, ka šīs kategorijas tika paplašinātas, tika pieņemti šie paplašinātie kategoriju noteikumi, kas mums tiešām ļāva vairāk ziedot tās pašas preces, ko mēs ikdienā redzam veikalu plauktos, gan arī lasi, gan arī gatavos, piemēram, marinējumus vai gaļas izstrādājumus, tos pašus augļus, dārzeņus. Iepriekšējie noteikumi bija ļoti, ļoti stingri. Tāpēc, pateicoties arī šo noteikumu paplašinājumam, arī mēs, kā mazumtirgotājs, varam ziedot vairāk un atdot arī saviem partneriem. Protams, arī tur ir ļoti detalizēti un sarežģīti noteikumi, piemēram, par to pašu pārtiku, kas ir varbūt saldēta, kuru var, piemēram, 2 stundu laikā pārvietot. Viņi izņem no saldētavas, ir 2 stundu laika periods, kad viņu var pārvietot uz citu vietu, vai arī, piemēram, pārtika, kas ir ar pēdējās dienas termiņu. Pēc noteikuma tieši tajā pašā dienā šo pārtiku ir jāsņem arī gala patērētājiem. Un te arī rodas tie vislielākie izaicinājumi, ko mēs sarunās ar mūsu partneri Pārtikas banku esam sapratuši, ka dažbrīd trūkstās kapacitātes, gan cilvēku resursi, gan, protams, arī finanses, jo, lai šo pārtiku, ko mēs kā mazumtirgotājs esam gatavi ziedot, tam ir, protams, nepieciešams gan transports. Kaut kādos gadījumos tās ir dažādas augstuma iekārtas, arī cilvēku resursi, tas darbs, kas to spēj nodrošināt. Tāpēc savā ziņā mēs ar tādu skaudību varbūt varam lūkoties uz saviem Igaunijas kolēģiem, kuri šo procesu ar saviem partneriem ir ļoti, ļoti attīstījuši. Viņiem ir ļoti plašs brīvprātīgo tīkls visā valstī, un viņiem ir veikali, kur viņiem principā visi veikali ir tādi, kur viņiem katru dienu ir pretī partneris, un katru dienu ir vai nu brīvprātīgie cilvēki, vai nu cilvēki, kas
par apmaksātu naudu strādā kādā biedrībā, kur tiešām katru dienu brauc noteiktos laikos, vai tā ir pēcpusdiena, vai tā ir vakarpuse, paņem šos produktus, gan pienu, gan jogurtus, kas ir, piemēram, ar pēdējās dienas termiņu, un arī šis process ir tā uzbūvēts, ka viņi tiešām tajā dienā arī nogādā, piemēram, vai nu maznodrošinātām ģimenēm, vai pensionāriem, tāpēc, var piesaukt, ka Igauni kaut kur mums ir priekšā, šajā ziņā viņi tiešām ir ļoti, ļoti attīstījuši šo ziedošanas procesu, un arī viņiem šī visa pārtikas ziedošanas aprite ir daudz efektīvāk. Mēs vēl tikai esam ceļā uz to, bet tai pašā laikā mēs ļoti, ļoti augam. Milzīgs paldies, protams, arī pārtikas bankai. Pagājušajā gadā ziedotās 747 tonnas ir tikai sākums jau līdz šim brīdim. Tas ir jau vēl vairāk par 39%. Tā kā vēl skatoties, kad ir gada nogale, kas ir pats aktīvākais veikalu laiks, šis procents, ko mēs būsim vēl palielinājuši, ko pagājušā gada būs noteikti vairāk kā 40%. Tā kā tas ir kopīgs darbs un milzīgs resurs, protams, arī pārtikas bankas pusē, lai šo apjomu palielinātu, lai tā pārtika, gluži vienkāršoti, kāpēc pārtika ir jāizmet kaut kur atkritumos vai jāutilizē, ja tā var dot labumu trūkumcietējiem un tiešām tām ģimenēm, kurām ir ļoti sarežģīti ar šo. Sakiet, cik procenti tomēr nonāk atkritumos? Un kas pārsvarā tā ir par pārtiku? Un kāpēc viņi netiek laicīgi, teiksim, nodota labdarības organizācijām? Tas ir kopējais apjoms, runājot par Rimī un Rimī Baltijas kopējo rādītāju. Šobrīd mēs varam godīgi atzīt, ka tas ir 1,39% no mūsu kopējā apgrozījuma, kas tiek vai nu ziedots, vai arī attiecīgi utilizēts. Šeit ietilpst arī tā pārtika, ko mēs ziedojam. Bet, ja mēs skatāmies uz kopējiem, piemēram, pasaules rādītājiem un Eiropas rādītājiem, tas ir ļoti labs sniegums. Jo vidēji, ja skatās dažādu veidu pētījumus no mazumtirgotāju apgrozījuma, tie ir vismaz 4%, 4 līdz 8%. Tā kā mēs ar saviem efektīviem procesiem jau ilgo gadu gaitā uzkrāto pieredzi šo procentu tiešām esam panākuši ļoti, ļoti labu. Mūsu mērķis ir vēl to, teiksim tā, samazināt, un nākamgad mēs jau skatāmies uz 1,11% no mūsu apgrozījuma. Pārtikas bankas pēdušai Latvijai darbinieks Ilmārs ir tikko ieradies Rimī veikalā, lai paņemtu kārtējo sūtījumu labdarības organizācijām. Sakiet, kā jūs vērtējat sadarbību? Cik bieži jūs nākat pakaļ pārtikas sūtījumiem un kas parasti ir šajos sūtījumos? Tā kā es strādāju 2 reizes nedēļā šeit, tātad arī 2 reizes nedēļā nāk uz šejien. Bet, ja dzīvē izveidojas tā, šis nav vienīgais veikaliņš, uz kura dodos. Ja? Ir uz Alaukas ielu, principā ir 5 veikali, uz kuriem es braukāju pakaļ. Un tad iznāk, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdienas rīts. Par produktiem, kā varam redzēt, dažādi. Praktiski, kā Rimī pārstāv teica, viņa teica visu nē. Cigaretes un alkoholu nezveido un saimniecības preces nē. Tas ir tīri pret mūsu visiem principiem. Alkohols tas būtu jau noziegums. Sadarbība jau pāris gadus ir ļoti veiksmīgi, patīkami. Kā es parasti smēju, ja pasaulē 30% ir bada cietē un 30% vidē izmeta pārtika, ja? Un tad tā labi saskans ir 30. Un ļoti liels ir prieks un panākums, kā arī Zivita Ailārdinieks teica, ka pie mums tas procentiņš ir krietni mazāks. Daļai arī mūsu, kā pārtikas bankas, tas ir nopelns. Un kurš šis, piemēram, šīs dienas sūtījums, kur viņš nonāks? Šis sūtījums nonāks tā, ka es esmu tas retais cilvēciņš, kas arī uzreiz uz vietas izdala. Tāpat netāli izdals punkts. Tātad nāk, principā, ka es saku pēc sirdsapziņas cilvēki, kas jūt, ka tiešām viņiem ir grūti. Nāk, tātad tie ir pensionāri, vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes. Un tādi, kas cilvēciņi tikko zaudējuši darbu, vēl nav dabūjuši status, līdz ar to viņiem ir grūti, taču mēs palīdzēt. Kā viņi var uzzināt, ka šāda palīdzība tiek piedāvāta? Wow! Ziniet, ir tāds klusie telefoni, viņi ļoti labi strādā. Tātad
atnāksiet otrdien pēc 12:00, redzēsiet kādas rindas. Ja, tā kā ar reklāmu un informāciju nav problēma. Tāpat mums ir, protams, ir Pērdušās bankas mājaslapā informācija, vai ko tagad jūs veiksmīgi mūs reklamēsiet, ja, tā kā tur nav problēma. Un sakiet, kas ir tās lielākās problēmas šobrīd, lai šos kāpēc šie sūtījumi varbūt nav tik daudz, cik Rimija varētu atļauties dot? Nu, mums jau arī pateica Rimīdā. Resursi, cilvēku resursi, transporta resursi, telpu, respektīvi finansiālie resursi, jā, nu, pamaz. Nu, līdz ar to esam tur, kur mēs esam. Bet no kurienes nāk finansējums jūsu organizācijai? Pamatā ziedojumi. Tā kā, nu, Un nekāds valsts vai pašvaldības atbalsts nav? Nu, valsts jau nedrīkst. Pat tā kā pa lielam nav. Kā Rimija palīdz pārtikas bankai, lai šis ziedojuma apjoms būtu lielāks? Palīdzība ir dažādos veidos, kā jau Vilmārs minēja, tad ļoti svarīgas ir finanses. Arī mēs savā pusē regulāri ziedojam. Mēs reizi gadā cenšamies taisīt ziedojuma kampaņas, kur iesaistamies gan mēs paši, gan savus līdzekļus ziedojam, gan arī aicinam iesaistīties, piemēram, mūsu pircējus, kur viņi var ziedot ziedojuma kastītēs. Un tas apmērs arī, protams, ir diezgan nozīmīgs, protams, atkarībā no ilguma, bet tie ir vismaz vairāki 10 000, ko mēs spējam šādā kampaņā uzrunāt un saziedot, kas savukārt pārtikas bankai tiek tad pārskaitīts, ko viņi var izmantot savai attīstībai, vai telpas ir varbūt kādas nepieciešams remontēt, vai kaut kur ir jānodod, piemēram, finansējums reģionālajām organizācijām, tam pašam transportam vai kādām citām vajadzībām. Nu, tur viņi paši tad var operēt. Tā kā arī mēs cenšamies arī finansiāli atbalstīt, nevis tikai dot šos produktu ziedojumus, tāpēc ir tāds visu laiku apusēja sadarbība, lai mēs kopā būvētu, un tas apjoms kopā ar pārtiku, ko mēs varam ziedot un ko mēs gribam ziedāt, būtu arvien lielāks, jo tā sakne jau ir tajā, kāpēc nevar, piemēram, būt saplānots tik precīzi, ka nekas nepaliek pāri. Nu, mums jābūt tomēr realistiem, ka pārtikas mazumtirdzniecība nekad nav tāda, ka tu vari saplānot pilnīgi precīzi. Protams, mums nāk palīgā mākslīgais intelekts, mums ir izstrādātas ļoti daudz un dažādas sistēmas. Mums to skatās veikalu cilvēki, to skatās arī cilvēku acis, bet jebkurā gadījumā vienmēr būs kādi produkti, kas paliks pāri. Tad tas ir tas, ar ko mēs operējam, mēs to gribam ziedot. Tad kopīgi arī ar partneriem meklējam risinājumus, lai tiešām šo pārtiku nevis likumā noteiktajā kārtībā utilizētu, bet atdotu tiešām cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams.